Sveicināti naudas lietas sarunu sērija projekts, kuru organizē Finanšu izglītības biedrība. Un biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām, lai katram Latvijas iedzīvotājiem ir zināšanas, prasmes un pārliecība par to, kā veidot savu finansiālo labklājību ilgtermiņā. Un šeit naudas lietās mēs tiekamies ar investēšanas ekspertiem, kuru kopā ar raidierakstu pastāvīgo viesi Vilhelmu Karlsonu. Sveiks, Vilhelm. Sveiki, čau. Jā, mēs kopā ar Vilhelmu meklējam atbildes uz jautājumiem, kas tad ir investīcijas, kādi pastāv finanšu instrumenti, kā vispār sākt investēt, kas ir risks, kas ir ienesīgums, un, protams, arī par to, kā rūpēties par savām vecumdienām, jo investīcijas ir viens no veidiem, kā mēs varam uzkrāt arī priekš pensijas gadiem. Un, Vilhelm, joprojām esi pasākumu vadītājs un improvizācijas. Joprojām esmu pasākumu vadītājs, improvizācijas teātra, aktieris, mūziķis un gandrīz investors. Gandrīz, jau 2 soļus tuvāk. Jā. Un tagad mēs persim tevi tādu jau, diezgan prasmīgu 3. soli. Jā. Esmu gatavs. Jā, un es esmu Alina Zela, personīgo finanšu mentore un arī finanšu pratības izglītotāja. Esmu arī investore un veidoju arī investēšanas apmācības. Un es gribu arī mūsu klausītājiem un skatītājiem atgādināt, ka visas ieguldījuma stratēģijas ir saistīts ar zaudējumu risku, un šajā raidierakstā mēs sniedzam izglītojušu informāciju, un nekas no tā, ko jūs dzirdēsiet šeit, nav jāuztver kā ieguldījumu padomu. Katrs pats individuāli ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Un katrā raidierakstā mums ir investēšanas eksperts, un tāds ir arī mums šodien. Andrejs Martīnovs ir pie mums raidierakstā Naudas lietas. Sveiks, Andrej! Sveiki! Sveiki! Un Andrejs ir Invēle pensiju fondi vadītājs. Un es domāju, ka mūsu skatītāji un klausītāji arī saprot, ka mēs šodien runāsim, Vilhelm, par vecumdienām un par pensiju. Un tāpat Andrejs ir arī Finanšu izglītības biedrības valdes loceklis. Jā, tieši tā. Jā. Zini, Vilhelm, mēs runājam ar tevi pirmajā raidierakstā par investēšanas mītiem, un par to, kas attur cilvēkus no investīcijām. Otrajā mēs runājām par to, kas tad ir investīcijas un kāpēc investīcijas ir jāapsver un kādi ir tie priekšlikumi. Bet es gribu tev uzdot vienu jautājumu. Vai tu zini, ka lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem jau ir investori? Un pat iespējams tu arī, un es domāju, ka noteikti esi, ja tu esi strādājis, ka arī tu esi investors. Vai zināji to? Es biju par šo konceptu abstrakti dzirdējis sarunās par pensijām, par pensiju fondiem un to dažādajiem līmeņiem, bet ņemot vērā, ka es cenšos pēc iespējas ilgāk sevi neasociēt ar jebko saistībā ar pensijām, es esmu apzināti šo informāciju nolicis tā teikt, no pun intended, otrajā vai 3. līmenī. Labi, bet varbūt iekam skaidrībā, kāpēc tad mēs varam pateikt, ka katrs no mums ir investors, jo daļa no mūsu atalgojuma tiek investēta un atrodas fondos, kas tiek ieguldīta finanšu tirgos. Un šo jautājumu es uzdošu Andrejam. Andrej, kāpēc tad, gandrīz vai katrs Latvijas iedzīvotājs, strādājošs Latvijas iedzīvotājs, ir jau investors? Kāpēc tā tas ir? Jā, tas ir tāpēc, ka Latvija ir izveidota 3 līmeņu pensiju sistēma. Pirmais, tas ir solidaritātes līmenis, kur mēs šobrīd ekonomiski aktīvi un strādājoši cilvēki maksājam sociālo nodokli, un daļa no tā tiek virzīta tajā kopējā katlā, no kura esoši pensionāri un personas, kas saņem kaut kādu sociālu atbalstu, saņem arī naudiņu, vai pensijas. Un tāpēc tas ir solidaritātes, jo cilvēki vai mūsu bērni, un mūsu mazbērni, kad viņi kļūs ekonomiski aktīvi, viņi tad arī no tiem nodokļiem, ko viņi maksās, arī uzturēs mūsu daļai. Ar šo pirmo līmeni tur pietiks varbūt kaut kur 30, varbūt 40% atkarībā no demografijas, kāda būs tajā brīdī, kad mēs pensionēsimies. Tā 30-40%? No esošas algas. No līmeņa, no dzīves līmeņa, ko mēs esam pieraduši. Tad
ja strādā tikai pensiju pirmais līmenis, tad vecumdienās var rēķināties ar 30% no esošā atalgojuma. Jā, vēl demografiski mums paveiksies. Vilhelm, mani tas neapmierina. No manas esošās, ko es esot strādājis, saņēmu? Jā, tas nevis tā burtiski no algas, ko tu pēdējā dienā pirms pensijas saņemsi, bet no tā dzīves līmeņa, no tādiem ienākumiem, kas tev no kaut kāda vidējā tā. No tā aptuveni, jo ir arī tā, ka cilvēkiem ir arī sava ziņa tāds darba cikls vai ieņemumu cikls, kad esot, pieņemsim, kā man ap 50 gadiem, tad es esmu augstākajā līmenī no ienākuma viedokļa, un tad pēc tam krītas. Tā kā viņš aug un krītas. Tāpēc teoretiski pie normālas situācijas man arī tie ienākumi samazināsies pirms došanas pensija, kas ir normāli, jo tur bērni izaudzināti, mašīnas ir nobrauktas, viss, kas bija pirktas, leasingi un hipotēkas ir izmaksātas. Lūk, un tad otrais līmenis, tas jau ir individuāla uzkrājuma, jo mums katram arī te un absolūti visiem, kas kaut vienu reizi dzīvi ir samaksājis kaut drusku sociālo nodokļu, ir atverts konts, VSA to dara. Un tur jau individuāli 6% no mūsu bruto algas, tas ir tas, kas ir ierakstīts līgumā. Tiek novirzīti katru mēnesi uz šo uzkrājumu, un tad tie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos, visdažādākās stratēģijas, visdažādākos veidos, visdažādākās geogrāfijas. Un tad katru mēnesi tas apjoms pieaug, plus vēl nāk ienesīgums vai atdeve no tirgus efektiem un no saliktiem procentiem, un tad rezultātā, kad mēs dodamies pensijā, mēs vai pievienojam to, vismaz pēc šī brīža regulējuma, vai pievienojam to uzkrātu visu summu pie tā pirmā līmeņa, un tad VSA administrē un izmaksā tur pēc savam metodoloģiem, tā neiedziļināšos. Vai mēs varam no privātās dzīves apdrošināšanas kompānijas nopirkt mūža pensijas polisi, un tad privātais administrators tad pieliek klāt. Atkal labākā gadījumā, ja mēs visu mūžu esam strādājuši legāli, jo Latvija ir diezgan izplatīta arī ekonomika, un diezgan daudzi cilvēki strādā par minimālu algu, kaut gan gūt vēl papildus ienākumus. Tad, ja mēs strādājam nepārtraukti un vienmēr legāli, tad teoretiski tas līmenis varētu pacelties līdz 45-50% no kā kuram. Bet šos līdzekļus jau var arī nodot mantošanai, to var ļoti vienkārši izdarīt Latvija LV portālā, un arī var izvēlēties gan to stratēģiju, kuru ieguldīt un konservatīvi aktīvi, jeb uzņemties lielāku, mazāku risku. Tad arī tur uzticēties vienam, otram vai trešam tirgus dalībniekam. Šobrīd Latvijā 8 to produktu vai servisu provideri. Pensiju pārvaldnieki, ne? Jā, pensiju pārvaldnieki, katram ir tur no diviem līdz kaut kādiem 6 pensiju plāniem var izvēlēties. Un principā, tad rezultātā būs kaut kur labāka gadījuma puse no tiem nepieciešamiem līdzekļiem. Tas ir viss kopā. Pirmais līmenis, sanāk otrais līmenis veido realistiski kādus 5 līdz 10%. Atkarība no tā, ko noseks tas pirmais līmenis. Ja? Okay. Viņš kaut kur ap 20% varētu būt tas pienesums. Un tad trešais līmenis, tie ir privāti pensiju fondi. Tur brīvprātīgi tu var veikt, var neveikt, sākt jebkurā vecumā, praktiski no 18 gadiem un turpināt līdz pēdējai, pat no pensijas vai teoretiski tur piemaksāt klāt, ja ir tāda vēlme, kas varbūt nav ļoti loģiski. Tad arī ir privāti pensiju fondi, kuri dara visu to pašu, bet tikai no privātām iemaksām. Mēs no savas kabatiņas maksājam. Te gan vajag pieminēt, ka valsts stimulē šādu darbību, jo līdz 4,000 gadā vai 10% no bruto algas, tās bāzes, kas līguma ierakstīta pirms nodokļiem, ir iespējams, ja veic iemaksas tādā apjoma trešajā līmenī, tad ir iespēja arī atprasīt no valsts
pārmaksātu šajā gadījumā ienākuma nodokli, tos 20%. Un tas diezgan automatiski notiek, principā. Ja mēs pildam to EDS vai pildam to deklarāciju, turpat nekas nav jāaizpilda, vienkārši vajag to nospiest podziņu, pieprasīt informāciju no ieņemumu dienesta vai no EDS, kā tur tā opcija saucas, neatceros precīzi. Un tad tie pensiju fondi, viņi visas tās summas noziņo vidam, un cilvēkam pašam nekas tur nav jāattaisnojas vai jāiesniedz papildus datus. Tā kā tās jau varētu pienest vēl kādus tur ap 20%, un tad pensijas tās atvietojamība, jeb tas apjoms, kas ir kas sēdz ienākumus, jau būs kaut kur ap 70%, un pēc statistikas un pēc tādas normālas pasaules prakses ar to būtu jāpietiek, jo tomēr cilvēki jau atrodoties pensiju, viņam tas dzīvesveids arī drusku pamainās. Tā kā līdz 70%, ja mēs gribam to galdu, mums galds uz vienas kājas, arī tā mēdz būt, tas ir viens pensiju līmenis šajā gadījumā, bet parasti, ja mēs gribam tādu stabilu galdu, tad tie 3 līmeņi, tie 3 pilāri ir nepieciešami. Tu vari nedaudz vairāk, ļoti daudz informācijas. Tātad vienmēr patīk dzirdēt par kaut kādu naudu, ko es varu dabūt atpakaļ. Tātad trešo pensiju fondu, tam man ir, es to daru caur banku, es to daru caur to Latvijas portālu, kā šis tehniski Trešais līmenis, tas ir privātais, un informācija, vispār, ja ir kaut kādi jautājumi par pensiju, tad vislabākais avots un tāds ātrs pirmais avots ir Mana pensija LV. Var iegooglēt un uzreiz būs iespēja tajā saitā ieiet. Pirmkārt, tur visu to informāciju, ko es te ātri mēģināju pārstāstīt, var mierīgi izlasīt, iepazīties. Tur arī ir visi tie produkti ir paziņoti vai izlikti pa plauktiem. Tur var salīdzināt gan pārvaldniekus, gan arī tos produktus, gan ienesīgumus, palasīt, kur viņi iegulda, tur visus ziņojumus. Tur var, principā, pusgadu neatjot no tā saita palasīt. Ja nē, pagā, Andrej, pusgadu nevajag biedēt man klausītājs un skatītājs, jā, pusgadu nē, bet jā, pāris vakarus īstenībā. Var arī pārskriet pāri diezgan ātri, bet es tādā ziņa, ka tur satura tik daudz, ka, ja ir vēlme, tur var arī aizkavēties uz ilgāku laiku. Es to biju domājis. Jā. No satura apjoma. Tā kā, un vēlreiz, ja veicam iemaksas no savas kabatas, jo otrais līmenis, tas notiek automāti, un tas notiek no tām sociālām iemaksām vai no tā sociālā nodokļa, ko mēs šobrīd maksājam, un tie ir 6% no mūsu bruto algas, tad varam pareiķināt, ja ir 1000, tad katru mēnesi 600 eiro tur iekrīt. Ja ir 10 000, tad 600, es nezinu, vai kāds saņem tādas algas, bet runājot par trešo līmeni, tad tas, kas mums jāseko līdzi, lai mēs, var, protams, to darīt, bet neparmaksāt vairāk par 10% no gada bruto algas. Ja mums ir 1000, tad gada mēs saņemam 12 000, ja? Un tad 1200 ir tās limits, ko mēs varam iemaksāt. Bet ja mums lielākā alga, tad tās limits ir noteikts jau absolūtos skaitļos 4000. Un tad no tā mēs garantēti jau saņemam 20% atmaksu no valsts. No tam iemaksam. Okay. Ja, tad var rēķināties, ja tu 100 eiro iemaksā, tad gadā beigas tev 20 atmaksas atpakaļ. Bet tad kur es iemaksāju? Trešajā līmenī. Bet privātais tehniski bankā vai? Jā, tad tehniski tu vari doties, visas universālas bankas, kas Latvijai ir piedāvā šo produktu, tad vēl ir kādi 2, laikam, alternatīvie pakalpojumi sniedzēji, kas nav saistītas ar bankam. Un tu vari vai no internetbanka to izdarīt, vai pie konkrēta alternatīva pakalpojuma sniedzēja, pie alternatīva pensiju pārvaldnieka, viņas mājas plapa vai internetu. Tā kā portāla līdzīgi kā internetbanka to izdarīt. Okay. Jā, tā kā
Jā, un informācija par viņu var atrast Mana pensija LV, par ko arī minēja Andrejs. Tur arī sarakstīts tā kā 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, un arī tie, kas sniedz 3. līmeņa, tie, kas piedāvā 3. līmeņa plānus, tur ir visi šie atbilstoši tā kā attiecīgi uzņēmumi, bankas minēti. Jā, tas ir Mana pensija LV. Bet es, Andrej, kamēr tev klausījos, zinu, ko sapratu. Parasti iesaka uzkrāt ilgtermiņā 10% no savas algas. Nu, tāds kā kaut kāds standarts, jā, ko iesaka. Un es tagad, kamēr tev klausos, sanāk, ka 6% no mūsu bruto algas jau tiek ieguldīts, mēs jau uzkrājam, un patiesībā šī naudas summa nemaz nav mazā. Jā, 6% no bruto algas. Un šādā veidā arī, Vilhelm, mēs katrs arī esam investors patiesībā. Un tā bija tāda liela atklāsme man tajā brīdī, kad es nolēmu, ka es tomēr gribu iet šo ceļu un vairot savu kapitālu un veidot savu investēšanas portfolio. Mēs runājām ar tevi pirmajā raidījumā, ka bija tie mīti, man arī bija bail, es neesmu profesionālis, es nestrādāju finanšu jomā, bet tieši tas moments, ka es jau esmu investors un ka mani 6% jau tiek ieguldīti, lika man saprast, ka ja tas notiek valsts līmenī, ja to dara bankas, ja to dara uzņēmumi, ja investīcijas ir visapkārt, tad kāpēc, lai es kā indivīds arī neizmantoju šo iespēju vairot savu kapitālu līdz ar ekonomikas attīstību? Un tas bija viens no tādiem mans momentiem. Tad es jau esmu investors, es jau izvēlējos, mana nauda jau tur tiek ieguldīta, es varu darīt to papildus, jo arī, kā arī minēja Andrejs, ka katrs no pensiju līmeņiem veido procentuālo daļu no mūsu iespējamiem ienākumiem tā kā vecumdienās. Un es esmu ieinteresēta tajā, lai saglabātu vienmērīgu dzīves kvalitāti visas dzīves laikā. Jā, un tāpēc arī gribu to pateikt. Tu, es, Andrejs, tie, kas mūs skatās, tie, kas mūs klausās, jā, ir investori. Jā, ar šo te pensiju otro plānu un var arī brīvprātīgi izvēlēties arī pensiju trešo plānu, trešo līmeni. Bet sanāk baigi daudz procentu. Tātad tas ieteicamais ir savā 3. pensiju fondā ielikt 10% no ienākumiem. Jā, tas jā, tā kā pēc grāmatas. Jā, bet ja mēs lasam grāmatu, jā, tad grāmatā tev pateiks, jā, ka 10% ir tas, kas ir jāveltā ilgtermiņa uzkrājumiem. Kopumā vispār, ja mēs tā skatāmies jā, uz to budžetu, tad ir tāds klasiskā budžeta struktūra, kura nestrādā gan arī nevienā gadījumā. Bet viņa ir tāda klasiskā, tāda doma, ka tas vienkārši tas skatījums, jā, ka 50% aiziet obligātām izmaksām, 30% aiziet dzīves stilim un 20% aiziet uzkrājumiem. Un tas, kas ir tie 20% uzkrājumiem, ka tur ir gan uzkrājums vecumdienām, jā, ko, piemēram, mans pieminētais 10%, gan arī tie uzkrājumi, kas ir domāti vidējā termiņa uzkrājumi. Piemēram, ja ir nepieciešams automašīnu iegādāties, ja ir uzkrājums priekš dzīvokļa iegādas vai kaut kāds ceļojums, tas arī tur ir. Jā, un arī īstermiņa uzkrājumi arī mums mēdz būt, piemēram, gada laikā atvaļinājumā doties. Jā. Tā kā tie 20% visu veido. Bet tā es vispār aicinu skatīties šo budžeta struktūru, tāda doma, ka lielākā daļa no budžeta ir obligātās izmaksas, tad mazāka daļa ir dzīves stils, un tad paliek uzkrājumi. Bet atkal ir atkarīgs no tā, kāds ir finanšu prioritātes. Manā ģimenē mums uzkrājuma daļa mūsu budžetā ir lielāka par dzīves stilu. Bet tas atkal tas, ko mēs esam izvēlējušies darīt, jo mēs aktīvi uzkrājam uz doto brīdi kapitālu. Tā kā tas arī tas, ko var iet. Bet 10% ir vai vienkārši sev atķeksēt tā kā aiz aus, bet paskatīties ar reālo situāciju. Kā es reāli, cik daudz esmu gatavs virzīt papildus otriem pensiju līmenim. Jā, varbūt ir 5, un tas jau ir labi. Vienkārši baigi daudz sanāk procentu. Tātad mums ir 3. pensiju fondā kaut kas iet iekšā, automātiski iet kaut kas 2. pensiju fondā, labi, par to tad man nav jāuztraucās. Tad man jāiet, tad man ir kaut kas aiziet finanšu spilvenā, lai man ir kaut kāds spilvens, kā mēs iepriekš arī runājām. Tad man ir kaut kas, ko es atlieku investīcijām, lai man ir arī tas paralēli. Līdz ar to man ir 3 atsevišķas būtībā finanšu grupas. Un tas ir neskaitot to, ka es kā kārtīgs latvietis domāju paņemt hipotekāro kredītu, lai nopirkt BMW X5. Tātad šie 3 plus vēl kaut kādas lietiņas, un tad vēl vajag kaut kādu saldējumu naudu vai izpriecu naudu vai kaut ko tādu. Nenormāli daudz atzarojās
Tas ir biedējoši. Bišķiņ. Jā, bet es domāju, ka mēs varētu ar Andreju arī tev nedaudz, un arī mūsu varbūt klausītājiem, skatītājiem, kas arī tāds tādā brīdī, cik daudz procentu, cik daudz visa, arī nedaudz paskaidrot. Skaties, drošības pilavens ir tas, ko tu uzkrāji, nosacīt vienreiz, un pēc tam tu vajadzības gadījumā viņu papildini, tad, kad tu viņu izmanto. Tu esi viņu uzkrājis, un tu esi aizmirsis par viņu. Un nākamais, es tagad no savu personīgā skatu punktā par to, ka es veidoju uzkrājumus arī diversificēti, un jā, es uzkrāju neatkarīgi, bet tāpat uz doto brīdi, ņemot vērā, ka mūsu finanšu situācija ir mainījusies un vīrs ir pabeidzis studijas un ir arī sācis strādāt, tad mēs arī apsveram pensiju 3. līmeni ar tādu domu, ka, jo vairāk, jo labāk, ja? Un kāpēc neizmantot to, ko valsts arī stimulē. Un tāpēc pensija 3. līmenis no tāda viedokļa ir, tas ir mans personīgs viedoklis, ir labs, ka es varu uzkrāt, ja, atgūt atmaksu par savu uzkrājumu un reinvestēt šo naudas summu atpakaļ. Un šādā veidā arī uzkrāt papildus jau neatkarīgām investīcijām. Un sanāk, ka mans vecumdienu kapitāls, viņš veidojas ne tikai varbūt tur vienā grozā, ja, bet man ir gan tur, gan vēl vienā vietā. Un tas kopumā, tā kā vecumdienām, veido to kapitālu, jo arī, varbūt mēs skatāmies no diversifikācijas skatu punktu, no dažādošanas. Ja, ka mums ir vairāki uzkrājuma veidi, kā mēs savu kapitālu veidojam. Tad varbūt, kas ir tas iemesls, kas ir tie benefiti, tie bonusi uzkrājot, teiksim, 3. pensiju fondā papildus kaut kādām investīcijām ārpus tā? Es varbūt pateikšu, ar ko šīs uzkrāšanas veids nav pievilcīgs uzreiz. Tā galvenā problēma ar šo ir tas, ka tu līdz 55 gadiem nevari to naudu izņemt. Ja? Līdz ar to viņi ir nobloķēta tā konta, un ja mēs runājam par tām lietām, ko Alina teica, ja, kā par drošības pilvenu, ja, par kaut kādiem tādiem īstermiņa vajadzībām, tur, es nezinu, tiešām tur pirmai iemaksai hipotēkai tur uzkrāt 5 gadu griezumā, vai tiešām tur bērnu tur izglītībai, vēl kaut kādiem, tad tas nedara, ja. Ja mēs skatāmies uz horizontu, tur atkarībā protams, no vecuma, kad mēs sākam to darīt, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu, ja, tā kā līdz 55 gadiem, tad tas ir ideāls produkts. Tur vispār konkurentu nav, jo izmaksas ir zemas salīdzinoši. Tas risks, ko tu uzņemies, ja, viņš ir līdzīgi kā tādiem ilgtermiņā uzkrājuma produktiem. Ja, viņš ir ļoti sadalīts, es negribu teikt diversificēts, bet tāds sadalīts un tāds līdzsvarots. Ja. Un varbūtībā, kā pazaudēsi kaut ko, viņa praktiski tāda ilgtermiņa uzkrājuma praktiski tuvojas nulei. Un līdz ar to šis produkts ir ar tādu zināmu defektu, bet tāpēc arī tas ir ieviests, lai cilvēkiem nebūtu tieksmes izterēt kaut kādā brīdī tur kaut kādam citam, un tāpēc valsts saka, ka ja tu darīsi to prātīgi ilgtermiņa, mēs tev to nosacītu ienesīgumu 20% gadā, ja, kas ir nenormāli daudz. Mēs tev nodrošināsim. Lūk, tā kā ar šis produkts ir slikts, bet tas, ko es pateicu, ka tas ir pēc būtības produkts, kas ar garantētu ienesīgumu, nosacīta, bet tikai tā nedrīkst teikt. Viņš nav ar garantētu ienesīgumu. Viņš ar garantētu iemaksas daļas atmaksu, pareizākais precizēšu. Ja? Ko, ja dari pareizi, ja, un es tā daru, es reinvestēju, jo tad tas saliktu procentu efekts, ja, tad tie 20% faktiski arī ir tāda nosacītais ienesīgums, kurš būs to vai palielina to naudas masu ļoti, vairo to naudas masu ļoti tā izteikti un būtiski. Lūk, bet man, zini, ka man varbūt gribas drusku tā uz zemi man ļoti patika tas tās apgalvojums, ja, vai tā ziņa, ka mēs visi esam investori. Ja, un man parasti ir ļoti interesanti pastāstīt, pats esmu novērojis, ja, ka vispār mūsu tauta ir tāda tieksme uz tirdzniecības centriem doties un arī
Un arī tas, kas nekustamais īpašums, kas mums apkārt ir, viņš tāds spilgtāk parāda to naudu vai to īpašumu, ja? Īpašumu tiesības. Tad vienkārši, lai cilvēki zina, ka, ja pieņemsim, mēs dodamies uz Domina Shoppings, ja, tad tur ļoti daudziem pensiju fondiem no otrā līmeņa vai mums pašiem, ja, ir ekspozīcija, mēs tur esam ieguldījuši. Ja? Tā kā pa lielam mēs ejot Domina Shopping, es nereklamēju tikai, ja? Mēs jau pat tērējot tur naudu, mums jāsaprot, ka kaut kāda daļa nāk uz mūsu otro līmenī. Ja? Tad pieņemsim biroja, kas Akropole Alfa. Ja? Tur arī pa lielam mēs gūstam labumu no šī tirdzniecības centra darbības, jo tās īpašnieks, kas iegādājas, ja, tā grupa, viņi ir izlaiduši obligācijas priekš tam. Un mēs esam ieguldījuši tajās obligācijas. Ne visi, bet daži pensiju pārvaldnieki no otrā līmeņa ir ieguldījuši. Ja, līdz ar to mēs arī no turienes gūstam labumu. Ja, mēs tur izklaidējamies, tur paēdam kaut ko, ja, bet kaut kāda kāpēciņa mūsu izterēta atgriežas mūsu otrajā līmenī. Tad, kā piemēru, varu minēt arī biroja telpas Verde. Ja. Tur arī tas A-klases, tagad tur skaistākais biroja komplekss. Sapratu, par ko es runāju? Ja? Es zinu, jā. Jā, tas ir Skanstas iela un Hanzas ielas tur, jā, tā Verde, tāda skaista ēka. Tur arī ir ekspozīcija, jā, pensiju pārvaldniekiem. Tad ļoti, gan arī visiem ir ekspozīcija uz Skanstas biroju, jā, vai tās komplekss biroju ēkas Duntes un Skanstas iela. Jā, mēs braucam garam, vai mēs tur varbūt strādājam un patērējam šo īpašumu, bet arī tas pieder mums palielam. Ja? Nerunājot jau par visādiem tur benzīntankiem, jo arī un tādiem varbūt produktiem. Restī, ja tā paskatās, mēs ne tikai esam investori, bet arī tāda otrreizēji kaut kā vai tāda piedalāmies gan produktu patērēšana, gan arī iegūstam gūstam kaut kādas ienākumus. Un man tas ļoti labi strādā, un es principā vienmēr, vai bieži vien, ja es pats jau kā privātpersona jau veicot savus privātus ieguldījumus, man vienmēr patīk tā kā atrast, ja es redzu, ka es patērēju kaut kādu konkrētu pakalpojumu, ja, es vienmēr skatos, vai tas biznes nav biežas emitents, ja, un ļoti, ļoti bieži. Ja. Tā tas ir, un tie visi pārmetumi, tur bankas nenormāli pelna, klausieties. Es nopirku Skandināvu bankas akcijas, man tagad visaugstākās dividendes. Priekš kam tur kritizēt, varbūt, ka tur kāds tur augstas līkmes kaut ko tur nekreditē, tur vēl kaut kas, ja. Jā, tagad ir foršs laiks, kad bankas ļoti labi pelna, ja, nopirc akcijas un piedalīs tajā pasākumā, ja. Tas pats ar benzīntankiem, ja, tur peļņas nenormālas veidojas. Ar tirdzniecības tīkliem, ja, kas tur mums tie Skandināvu tirdzniecības tīkli, viņiem arī īstenībā var caur biržu un arī par enerģētikas tirgu runājot, ja, tur nenormālas cenas un tā. Es, piemēram, diversificēju. Es vienmēr visu to, gan elektrību, gan gāzi, es patērēju pēc tirgus cenām, bet es arī pērku akcijas uzņēmumu, kuri uz tā pelna, un man daļa no tās, nevis gaidu atbalstu no valsti, ja, bet man tā daļa no atbalsta nāk no tā, ka es saņemu kaut kādus ienākumus vai cenas aug. Un šeit īstenībā otrajā līmenī viss tas notiek. Ja. Mēs palielam, pat ja mēs dzirdam, ka kaut kas tur nenormāli pelna. Ticiet man, mēs esam ļoti prātīgi pārvaldnieki un mēs meklējam iespējas nopelnīt vairāk. Ja? Daži ir pasīvi pārvaldnieki, tur cits tāds, bet lielākā daļa tomēr Latvijā aktīvi to dara. Ja? Un mēs meklējam tās iespējas. Un tāpēc citreiz un bieži vien ir tā, ka, ja jūs dzirdat, ka kaut kas tur nenormāli pelna, ar lielu varbūt mēs arī pelnam. Tad caur to otro līmeni vai caur investīcijiem, ja mēs investējam. Tā mūsu loma, viņa principā diezgan interesanti, ja, un to investoru lomu var izmantot dažādu,
kā saka, pat citreiz tādu psiholoģisku problēmu risināšana. Ja tev šķiet, ka viss ir pieaudzis, cenas ir nenormālas inflācijas, nu tad pelnam uz tās inflācijas ar investīciju. Nu, jā, tas ir tas, par ko mēs runājam iepriekšējās īstenībā arī epizodēs par to, ka mums ilgtermiņā ir iespēja būt labumu no tā, ka ekonomika attīstās. Ja? Un es, kam arī klausījos Andreju, man Vilhelma pašai radās ir jautājums, un es domāju, ka varbūt arī skatītāji un klausītāji arī šo jautājumu ir padomājuši, kā tad izvēlēties, nu tad kā tad saprast, kādu pensija otrā līmeņa plānu man izvēlēties, kā es, jā, varbūt man nav sakārtots, es pat nezinu, kas tas tāds ir, un es gribu tagad sakārtot, es saprotu, kas ir svarīgi, kā izvēlēties, kā man izvēlēties pensiju otrā līmeņa plānu, kāds ir kaut kāds kritērija. Kādas vispār ir opcijas? Nu, es domāju, šobrīd kaut kur ap 30 visdažādākiem plāniem eksistē Latvijā. Ja, kā es teicu, tur vairākiem pārvaldniekiem ir vairāki plāni. Nu, ir tāds, nu, protams, var izvēlēties tur, kur tev, nu, no vienas puses, kur tu pieradis saņemt finanšu pakalpojumus, nu, ir kaut kāda universāla banka, nu, ja tu uzticies viņai un tev šķiet, viņi ir tāda droša, simpatiska vai, es nezinu, tur pretim nākoša, tur tev nodrošina tādu servisu, ka tu esi fans, ja, tās bankas, nu, tad to var darīt sava banka. Un, kā es teicu, to diezgan viegli izdarīt, jo bankas aktīvi piedāvā, un nu, visi tirgus spēlētāji to piedāvā, arī pat tirdzniecības centrs, ko es pieminēju, daudz nāk un piedāvā tur izvēlēties plānus. Nu, tā kā varbūt tādas, kā saka, sentimentu izvēles, ja, nu, patīk krāsa pārvaldniekam logo, nu, es pie viņa turēšu. Ja? Jo no drošības viedokļa, no uzraudzības viedokļa tur starpības nebūs. Nu, tā kā turēt lielākā banka vai vismazākajā pārvaldniekā, tur atšķirības nav. Ja skatās, atkal es jau pieminēju, ka cilvēkam ir tas dzīves cikls attiecībā uz ienākumiem, ja, kad mēs tur finanšu dzīves cikls. Jā, finanšu dzīves cikls, kad mēs studenti, mums tur nelieli ienākumi, ja, pēc tam mēs esam karjeras virsni, mums ir augstākie, un pēc tam mēs sākam jau konkurence neizturēt ar jaunpienācējiem, ja, un tad mums jau mūsu algas sāk samazināties pret pārējiem, un tā kā mūsu ienākumi samazinās. Jā, līdzīgi arī šeit. Jo jaunāki mēs esam, jo lielāku risku mēs varam uzņemties. Jā. Un tā vienkāršota pieeja, ja tev ir, nezinu, tur līdz 40 gadiem, tad tev jāizvēlas visriskantāko plānu. Jā. Viņi sauc tur par aktīviem plāniem, jeb ar 100% ar 100% īpatsvaru akciju plāni, tā, nu, kur ir akcijas vai tāda augsta ienesīguma instrumenti. Ja. Nu, reizi ejot, tā kā, nu, mainoties vecumam, vajag to risku sāk samazināt. Līdz ar to, ja tā klasiski pieeja, tad katram pārvaldniekam ir vismaz 4 plāni. Viens ir ar ļoti lielu risku, otrs ar tādu vidēju risku, tad ir sabalansētais, kur tas risks jau ir samazinājies, un konservatīvi plāni. Ja? Nu, tad tā attiecīgi arī dzīves laika ir jāmaina. Un, lai vieglāk to izdarīt, daudzi pārvaldnieki jau tajā nosaukumā ir ietveruši tos vecumus. Ja? Nu, tur pieņemsim kaut kāds tur pārvaldnieka nosaukums, aktīvais vai maksimālīgs kaut kāds tur aktīvais plāns, ja? Vai jaudīgākais plāns, un tur pateiks tur 16 plus, nu, tad no 16 gadiem, ja? Tad vai rakstīt 16, tur 16, 43, ja? Nu, tas nozīmē, ka tur tas vecums ir ietverts, ja? Nu, tad, ja tu skaties, tad tev uzreiz tā, nu, man ir tur 28 gadi, ok, tad rekur šajā plānā, ja tev patīk kāds konkrēts pārvaldnieks, nu, tad šajā plānā es arī ieguldīšu, ja? Nu, tāpēc pēc tā var izvēlēties, var arī skatīties tagad populāra tēma, kā pasīva vai aktīva ieguldīšana, ja, ir tādi, ko es pieminēju, un es pats tādā arī darbojos joma, ja mēs meklējam iespējas un mēģinām viņu, nu, tā kā pārspēt tirgu, un mums neslikti sanāk. Un arī daudziem citiem pārvaldniekiem sanāk diezgan labi to izdarīt, neskatoties to, ka ir tie, kuri saka, ka tas nav iespējams. Ir arī tie, kuri tā kā nopērk jau pasīvi tā kā vidējo temperatūras slimnici, jeb to indeksu,
Ja, tirgus indeksu, es nezinu, iesim dziļumā, tas sarežģīts, man liekas, drusku. Mēs jau vairākas reizes pieminējām šo te indeksu, bet es domāju, ka var arī bez skaidrojumiem, bet ap to pamatlietu, ka ir aktīvais pārvaldnieks, ir pasīvais pārvaldnieks, bet arī varbūt ir vērtīgs pieminēt, ka aktīvajiem un pasīvajiem var atšķirties komisijas maksas, bet ja tas nav korekti, varbūt tu precizē. Jā, to es arī gribēju, un ir tā, ka tie, kas tā kā pasīvi to dara, viņam izmaksas ir mazākas, līdz ar to viņi var atļauties arī ieturēt mazāk komisijas, no iedzīvotājiem vai no klientiem. Tie, kuri aktīvāk darbojas, viņiem ir pirmkārt tā komisijas maksa lielāka, un viņi vēl mēdz ieturēt papildus komisiju mainīgu atkarībā no rezultāta. Restī ir pateikts, ka šis rezultāts ir labs, tas arī nāk no indeksu kombinācija, atkal tāda vidē temperatūras slimnīca, tā kā vidē temperatūra tirgos, cik tas ir tā kā normāls tirgus ir nodrošinājis atdevi, ja tu pārspēj, tad tev ir iespēja drusku vairāk paņemt komisiju par to, tā kā prēmiju. Tu esi izdarījis vairāk nekā no tevis sagaidīja, un tev ir iespēja saņemt prēmiju. Ja? Bet atkal tas, ko es gribu pateikt, ka no vienas puses tās ilgtermiņa ietekmē ir starpība, tu ietur, es nezinu, 1% vai 0,5%, tur 10, 20, tur 40 gadus veidojas milzīga atšķirība, Līdz ar to tā tehniski jāskatās pēc iespējas mazāk maksāt komisiju, bet vienmēr vajag paskatīties arī to atdevi, jo nevienmēr ir tā, ka tie pasīvie pārvaldnieki vai pasīvo pārvaldīšana nodrošina labāku rezultātu. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tajā Mana Pensija LV, tur var redzēt visus arī rezultātus, tur pa 10, 15 gadiem, pa gadu, pusgadu. Jāpaskatās ne tikai uz to komisijas maksu, protams, tas ir jāņem vērā noteikti, bet jāpaskatās arī, kāds ir tas ienesīgums, jo ienesīgums jau parādīts bez visam komisijām. Un tad, tā vienkāršot runājot, pasīvais pārvaldnieks, kas indeksos investē, viņš ietur tur pavisam nedaudz, bet ienesīgums, es nezinu, tur 1%, es tā vienkāršošu, bet ir pārvaldnieks, kurš aktīvi rīkojas, un viņam tomēr padodas tas, un viņš ietur, es nezinu, tur nevis tur divreiz vairāk nekā tas pasīvais, bet viņam rezultāts tur pa kaut kādiem punktiem lielāks, tad, manuprāt, tas nav defekts, Restīvi var arī ignorēt samaksātu komisiju, jo tomēr mēs salīdzinām ar ienesīgumiem. Tam, kam lielāks ienesīgums vēsturiski, viņš, protams, negarantē uz priekšu, bet viņš tomēr parāda to virzību un spēju, tā pārvaldnieka spēju nopelnīt vairāk vai mazāk. Jo, ja skatāmies uz to pasīvo pārvaldīšanu, tad tur gan ir ļoti svarīgi izvērtēt to komisiju, jo, ja mēs visi tagad Amerikas tirgu ieguldam, caur to pasīvo pārvaldīšanu, un es ieturu 1%, a kāds ietur 0,1%, skaidrs, ka tam, kurš ietur 0,1%, būs labāks rezultāts, jo tas tā kā, es nezinu, tur ar vienu ātrumu aizbraukt līdz Jūrmalī, Tikai tev patēriņš degvielas ir 10 litri uz 100 km vai 5 litri uz 100 km, Tu laika ziņā aizbrauks tāpat, tā kā komfortā tāda paša, tur atbrauks uz Jūrmalu, bet vienam būs tur izmaksas tur 10 litri uz kilometru, uz to nobraukumu, otram būs 5. Tā kā šeit ir taisnība, ja mēs vērtējam vai izvēlamies no pasīvas pārvaldīšanas, tad tas ir galvenais kritērijs komisijas maksa. Tas ir noteikti galvenais kritērijs, bet nevajag jaukt, jo pie aktīvas pārvaldīšanas tas arī ir viens no kritērijiem, bet jāskatās arī citus parametrus, cik spējīgs tas pārvaldnieks nopelnīt. Jā, un tad sanāk, ja cilvēks viņš vērtē šo te pensiju otrā līmeņa plānu, tad pirmais viņš ņem vērā savu vecumu, un atbilstoši jau nosaukumos var ieraudzīt, kurš no plāniem kādam vecumam ir atbilstoši, un tad attiecīgi arī šīs plāns nosaka arī to stratēģiju, vai viņi ir riskantāk, tad aktīvāk, vai viņi konservatīvāk. Tad viens ir tas vecums, ko ņemt vērā, un nākamais arī, ko pieminēja Andrejs, ir komisijas maksājumi, bet ir jāskatās, vai tas ir aktīvi, vai tas ir pārvaldnieks, kurš aktīvi pārvalda vai pasīvi pārvalda, tad tas komisijas maksas atšķirsies, un vēl viena lieta ir tas ienesīgums, kas ir jāskatās. Un šeit varbūt arī pieminēt
pieminēšu to, ka to ienesīgumu ir vērts skatīties ilgtermiņā, ja, pēc iespējas lielākajā laika periodā. Tā kā, bet, protams, arī, piemēram, kaut kādiem jauniem pensiju pārvaldītājiem, kas nesen ir izveidojuši pensiju plānu, viņiem nebūs pieejama šī informācija ilgtermiņā, ja, tā kā par tādu ilgāku periodu. Bet pa lielam, jā, komisijas maksas ienesīgums un tas plāns, kurš atbilst vecumam, atbilstoši tai stratēģijai. Ņemot vērā, ka pensija ir kaut kas, par ko es domāšu pēc gadiem, tur, 40, vairāk, 50. Un ņemot vērā, ka šobrīd, teiksim, dzīvojot Latvijā, mūsu populācija mūsu zemē samazinās. Un arī, teiksim, pēc gadiem 50 vai 40 arī globāli populācija sasniegs kaut kādu vienu augstāko punktu un tad kritīsies. Ko šādi dati man varētu nozīmēt, vai cilvēkiem līdzīgajā vecumā varētu nozīmēt pensiju sakarā? Vai tas realistiski neko nemaina un tāpatām vajadzētu iet pēc šiem pašiem soļiem un tur investēt pēc grāmatas tur, vai 10 vai cik procentus trešajā pensiju fondā izvēlēties kārtīgu to otrā pensiju fondu vai arī vai kā man skatoties uz šo nākotnes trendu cilvēkos, jo pensija, tas pirmais fonds vai pirmais līmenis balstās uz to, ka sabiedrība kaut kādā veidā parūpējās par to, ka Vilhelms ir tur nostrādājis 50, 60 gadus savas dzīves, un tagad mēs bišķiņi par viņu parūpēsimies. Bet būs krietni mazāk cilvēki, kas varēs parūpēties, un būs krietni daudzāk cilvēki, par kuriem vajadzēs parūpēties. Jā, kaut kādi komentāri šajā sakarā? Tu zini, man nepatīk vispār tā pieeja, ka man visi, kas iesaistīti šajā, kas ir piederīgi tajā sistēmā, ja viņi visu laiku saka, jums jādomā par pensiju, un droši vien, ka tu jau tagad paklausoties šo, tev uzreiz tādi globāli jautājumi un tāds varbūt uztraukums tāds neliels, un tu tur sāk domāt, ja. Nav jādomā par pensiju vispār, es tā domāju. Tas ir mans viedoklis. Par to vispār tas ir garlaicīgi, un tas nav, kā lai saka, organiski, tur 20 gados, pat 30, tur pat 35 gadus, pat 40 gadus domāt par pensiju. Nav jādomā, un nevajag par šo vispār daudz uztraukties un tā kā daudz pārdzīvot par šo. Es domāju, ka ir vispār dzīvot ar domu, ko tu darīsi pensiju, kas tas par dzīve būs vispār. Ja? Es domāju, ka tas ir pēdējais, par ko normālam cilvēkam ir jādomā, bet ir jāsaka ar to lietu pašā sākumā kaut kāda, katram ir savs tas sākums, kad cilvēks uzzina par šo. Pēc iespējas agrāk īstenībā. Pēc iespējas agrāk, un tie, kas skatās šobrīd un klausās mūs, ja jūs esat vecumā, tur, piemēram, 20 gadi esat sākuši strādāt, ir jāsakārto tagad. Ir jāsakārto. Laiks dos savu. Jā. Un kas ir jāizdara? Ja? Pirmkārt, bet kas vienmēr, mēs tagad zinām 3 līmeņi, ja? Jāpiedalās visos. Ja? Jo ātrāk mēs to darām, jo labāk, jo atkal, ja mēs tagad parunāsim, cik vajag katru mēnesi atlikt, lai tos 70% sasniegt, tad, ja no 18 gadiem, tad 2-3%, bet vienmēr, kā mums tie ienākumi nāks, mainīsies, ja? Katru reizi tur 2-3%, ja? Līdz 5%. Un tad no 18 gadiem, tad mēs tos 70 dabūsim. Ja no 50 gadiem, tad 3 daļa no algas tu vairs nenoķersi. Ja? Līdz ar to citreiz, bet tas ir tās brīdis, kad cilvēki sāk domāt. Ja? Līdz ar to nav jādomā katru dienu un jādzīvo ar to domu, kas tur būs pensija man. Ja? Bet jādzīvo normālu dzīvi, bet jāsakārto lietas. Tur jāuztais, pirmkārt jāseko līdzi, lai tev vienmēr tā nodarbinātība ir legāla, lai to 6% saņemt. Ja? Tad, kad tu saņem pirmo algu savu, ja, tur jāatcerās, ka
jāizvēlas pārvaldnieks, it sevišķi to aktīvo vai visriskantāko to pensiju plānu jāizvēlas, lai būstot pēc iespējas lielāku to savu pensiju. Jāsakārto to trešo līmeni, vienu reizi arī uztaisīt automātisku maksājumu, tur ik pa laikam varbūt vienkārši paskatīties reizi 5 gadus, kas tev tur notiek, un principā dzīvot mierīgi. Un to nodokļu atmaksu arī tur reinvestēt, lai izskatās labāk. Un principā, ja seko tam, ka tev ir legāla nodarbinātība, ka tev ir 2., 3. līmenis, tur ik pa laikam jāpārskata, kuru jāsalīdzina ar ko, kā tavam pārvaldniekam izolētam iet, un principā jāizmirst par šo. Un dzīvot mierīgi un bezrūpīgi. Bet problēma ir tur, un kāpēc tā varbūt atziņā arī varbūt tāda dabiska nāk, ka cilvēki sāk domāt tā kā es, man tur drīz jau 50, es saku, es jau domāju 28 gadus, jo es industrija jau tik ilgi, bet tur normāls cilvēks, kur ap šo vecumu arī sāk domāt, tāpēc, ka viņam tur 20, ne pat 15 gadi ir līdz pensijai un sāk uztraukties. Tad no šī viedokļa es tikai piekrītu, ka par pensiju jādomā. Resti jāpadomā vienu reizi, varbūt pašā sākumā, un kā mans dēls, viņam tur 19 gadi, viņš sāk maksāt sociālo nodokli, mēs ar viņu, protams, es tur vēl blakus stāvēju, mēs jau to visu tā kā esam sakārtojuši, tagad viņš var mierīgi līdz 35 gadiem dzīvot, līdz 40 vispār neko nedarīt. Tāpēc nevajag pārspīlēt. Tagad tev ir tāda, tu uzzināji kaut ko jaunu, tev tāda varbūt drusku uztraukumu sajūta. Nevajag uztraukties, vajag sakārtot, un tad rekur klausties, ko Alina saka par pārējām lietām. Un tad jau koncentrēties uz tādiem citiem aspektiem par to, par plānošanu dzīves, par finanšālu drošību, par tādām lietām. Tā ir tāda tur uz ceļojuma mūskrāt, Tur, tā jau ir tāda sadzīviska tāda varbūt finanšu plānošana. Jā, bet šis skan riktīgi forši īstenībā. Andrej, paldies tev par šo domu, ka tu vienreiz sakārto un vairs nedomāju. Un, piemēram, iepriekšējās epizodēs mēs runājam par to, cik daudz laika vajag veltīt, lai pārvaldītu portfolio, un arī par to, ka tur ir svārstīgums vai kā. Bet šeit tā lieta, ko tu sakārto, tu zini par sistēmu, tu izmanto visu šīs sistēmas iespējas, tu viņu sakārto, un pēc tam tu aizmirst. Un tiešām tie pašā sākumā, ja mēs esam gados jaunāk, tie tiešām ir 2-3%, kas patiesībā tā varbūt lielā mērā mūsu to ikdienu neietekmē, jo arī jaunībā mums arī krietni zemākas izmaksas. Mēs vēl neesam apauguši ar kredītiem, ar bērniem, un ar dārziem un visu ko citu, kur nauda aiziet. Un, zin kā, es varbūt arī nobeigumā gribētu arī Vilhelmam uzdot jautājumu, kā tev ir tagad pēc sajūtām, ka tu zini, ka tu arī esi investors un mēs visi esam investori. Kā tev šobrīd ir? Tas atrisina to jautājumu, ko tu man jautāji podkāstu sākumā, vai tu esi jau sācis savu investoru karjeru. Tagad es zināšu, ka es esmu arī neapzināti to sācis. Pensijas, kā arī Andrejs teica, tas joprojām izklausās lielā mērā garlaicīgi. Pensijas kā tādus, un laikam tām tā vienmēr ir jāizklausās, tāpēc, ka tas ir tāds ilgs uzkrājums vairāku gadu desmitu garumā un pietiekami svarīgs. Un it īpaši, tā kā, ja pasaulē samazināsies darbspējīgo cilvēku un palielināsies pensionēto cilvēku skaits, tad izskatās, ka aizvien svarīgāks. Un tas, uz ko visvairāk sanāks paļauties, būs tas 3. pensiju fonds. Vai trešais pensiju līmenis to izdarīt var automātiski ideāli, kaut vai nelielas summas ieskaitīt. Es neteiktu, ka es esmu uztraucies šajā sakarā, bet tas ir vienkārši kaut kāds tāds, kas ir vienkārši jāizdara, lai ir done.
Jā, lai jāizdara un tā, man arī, es īstenībā, Andrej, bišķiņu varu tev oponēt tajā, ka par pensiju nav jādomā. Priekš kam par pensiju domāt nav jādomā. Es savukārt par pensiju domāju. Un tas vecums, mēs gribam ar vīru pensionēties nedaudz ātrāk nekā to nosaka valsts, un mums ar vīru ir arī konkrēti plāni, kuri mēs vēlamies īstenot vecumdienās. Jo mums ir 2 bērni, viņi salīdzinoši vēl ir jauni, mēs saprotam, ka mums vēl prasīs, piemēram, kādus 15 gadus, kamēr mēs viņus izaudzinām un viņi sāk savu dzīvi dzīvot. Un šobrīd mēs esam īstenībā kā ģimene, atdoti bērniem, jā, tā kā bērni ikdiena. Un mēs ar vīru sapratām, ka mēs vēlamies vecumdienās uzkrāt to kapitālu ne tikai noturēt savu vēlamo dzīves kvalitāti, bet lai atļautos arī strādāt savam priekam, nevis vajadzībām. Un tāpēc es par pensiju domāju, un es pensiju gaidu. Un man ir lielisks piemērs, ir mans brālis, vecākais brālis, kuram ir jau 60 gadi, viņš nedzīvo Latvijā, viņš dzīvo ārzemēs, un man ārkārtīgi patīk viņa pieeja, jo viņš par pensiju sāka domāt jau 30 gadu vecumā, un viņa apzināti ar savu sievu arī veido kapitālu un arī iegādājās nekustamo īpašumu ārzemēs un arī iegādājās jahtu, ar kuru viņi vēlas ceļot vecumdienās. Un man patīk šī pieeja, ka tas ir līdzīgi, kā tu pusauģa vecumā gatavojies tam, par ko tu strādāsi, kur tu pelnīsi naudu, kur tu iesi izglītoties, kāda tev būs profesija, tā kā tu pusauģa gados par to domā. Un es savukārt pārlieku to tagad uz savu nobriedošo vecumu, ka es arī domāju, ko es gribēšu darīt tad, kad man būs laiks, ja? Un kāda man ir nepieciešama līdzekļi, lai es varētu šo te īstenot. Tā kā man īstenībā par pensiju patīk domāt un par to laiku. Bet galā tā kā nobeigumā, tas, ko es vēlos... Jā. Patentīšu īsi. Principā tas, ko es gribēju teikt, ka es tā pateicu, jā, es drusku tā provokatīvi to pateicu, tā kā oponēju tam kopējam informācijas fonam, kas šobrīd ir, jā. Jo, pirmkārt, ja mēs paskatāmies arī ne tikai Latvijai, bet arī tās attīstītas valstis, cilvēki nedomā par pensijām, jā. Tāpēc, ka tas nav dabiski, jā, un cevišķi jaunieši. Tu jau runā par bērniem, jā, visticamāk, es tā kā negribu par tavu vecumu runāt, bet, visticamāk, tu neesi. 20 gados nedomāju. Kāda pensija 20 gados? Un arī līdz 30, tā, vai ne? Tas ir dabiski. Jā. Lūk, tā kā es tomēr vairāk skatotos uz Vilhelmu, tā kā, viņam to esmu pateicis, to rekomendāciju, jā. Tā kā sakārto un vari dzīvot mierīgi jaunību baudi. Nevajag par pensijām domāt, jā. Tas ir viens, otrs, un mēs ar to neešķiramies no visas pasaules, arī tās Vācija nedomā par to. Amerika nedomā par tājas valstis, kuru turistus mēs pēc tam redzam tur, kur mēs braucam, un mēs redzam, ka tur turisti, tur 70 gadīgi skaits, ka viņi ne no valsts pensijas to dara, bet no tā, kā tu stāsti, jā, vai no tās privātas, vai no kaut kādiem citiem uzkrojumiem, jā. Bet līdz ar to nevajag arī sev pārmest, ja es nedomāju par to, ka es esmu slikts, jo citreiz cilvēkiem tā ir psiholoģiska problēma. Viņam šķiet, ka, ir tie teicamnieki, jā, tie forši, es tā kā neesmu tās, un es tā kā atnākšu, un man patīk, ko tev 30 gadu, tu tikai tagad esi atnācis? Šausmas, un cilvēkiem pat, gan arī vai kauns, viņš domā, es tāpat esmu tas sliktais, tas pārkāpējs vai tas, kas nesekmīgi mācījās, jā, vai mācās, jā, man tā kā slikta atzīme. Nevajag sev pārmest. Nekad nav it kā pavēlu tam pievērsties, bet dzīvot un tādā justies tur kaut kā nepilnīgi, ja tu uzzini, ka man tur kaimiņš vai kur tur cilvēki sēž un par pensijām runā, es jau tur, man 35, es neesmu par to domājis. Nekas, bet tas, ko es saku, jā, un tas, ko es gribu tev un visiem jauniešiem pateikt, jā, jūs vienreiz izdariet, jā, vismaz kaut ko, to, ko mēs apspriedam. Un tad mierīgi, varat līdz tiem 35, 40 gadiem dzīvot. Ja paskatīsieties, kas tur ar maniem uzkrājumiem tur 2. vai 3. līmenī, ir ok, tas ir ļoti labi, bet ja pat neizdariet to nekas, jūs esat joprojām veiksmīgi, laimīgi cilvēki, nevajag sev neko pārmest, jo, ja mēs atkal paskatāmies to video temperatūru slimnīca pa pēdējiem 20 gadiem, cik ir tā sistēma ir nopelnījusi, un paskatīsimies video katrā atsevišķa pārvaldnieka,
tur nav lielas atšķirības. Mēs visi tur plus mīnus vienā ātrumā ar vienu degvielas patēriņu no Rīgas līdz Jūrmalai aizvest spējam. Ja? Līdz ar to tās ir drusku pārspīlēts marketinga šobrīd. Ja? Nāk jaunie tirgu spēlētāji, viņi pārmet veciem, ka tie tur kaut ko nav pareizi darījuši, ja? Mēs tur tagad labāk. Jā, protams, vienmēr var labāk, to es atzīstu, ja? Bet tādas traģiskas kļūdas nav. Tā galvenā kļūda ir tur, ka mēs tur, nezinu, tur jauns cilvēks konservatīvajā plāna 20 gadus nosēdēja, viņam tagad vidējais vecums, viņš nav dabūjis to prēmiju, kas nāca no tā, bet nauda nav pazaudēta, un tāpat tā atšķirība nav liela. Tā kā sistēmā vidēji nopelna normāli un principā tādu traģēdiju, gandrīz vai nav, jā. Tā, Vilhelm, vienreiz sakārtoja un viss, jā, atbilstoši vecumam un atbilstoši ienesīgumu komisijas maksām un arī, protams, tam, kur ir kaut kāds varbūt arī sentiments un kur meklēt informāciju ir manapensija.lv un, protams, var arī doties un aprunāties ar to banku, kur pakalpojums cilvēks izmanto, jā, bet vienreiz sakārtoja un visa. Un šodien es domāju, ka mēs esam arī izrunājuši pamatlietas, kas attiecās uz pensiju līmeņiem, un es domāju, ka esam arī iedvesmojuši un iedrošinājuši cilvēkus iet un darīt. Es ceru. Jebkura vecuma līdz pensijām, līdz pašai pensijai, ja tev vēl nav pensija, tad investē pensijā. Jā, lūdzu. Jā, un es gribu pateikt milzīgi paldies arī mūsu šodienas viesim Andrejam par vienkāršu un turklāt arī ļoti sadzīvisku skaidrojumu un skatījumu uz pensiju līmeņiem, jo tiešām mēs katrs esam investors un mēs katrs ar savu naudu arī atbalstam uzņēmumus, kuros mēs arī pastarpināti investējam pensiju līmeņos, kas ir tie plāni tur. Tā kā Andrej, paldies tev liels. Un mūsu klausītājiem un skatītājiem es atgādinu, ka meklējiet sociālos mēdījos Finanšu izglītības biedrību, Instagram, Facebook un LinkedIn, piesekojiet, jo tur mēs izziņosim informāciju par nākamā raidieraksta epizodi. Un, protams, ja jums ir kādi arī komentāri vai jautājumi, rakstiet mums. Paldies un tiekamies jau jaunajā sērijā. Paldies, Atā. Vislabāk.